Supernova ir mirklis, kad zvaigzne eksplodē un izstaro visu savu gaismu. Tas ir brīdis, kad tava iekšējā enerģija vairs nespēja palikt klusa. Un ir pienācis šis mirklis dot vaļu savai gaismai. Dziļi ieelpo un izelpo. Paliec klātesošs, ļauj sev sajust šo mirkli. Tā ir dāvana. Tev ir drosme būt šeit. Tev ir drosme būt sev. Atkārto. Es esmu spēcīgs. Es esmu spēcīgs. Es esmu patiess. Es lepojos ar sevi. Es lepojos ar sevi. Es mīlu sevi. Es mīlu sevi. Nezini, tieši laikā, man liekas. Ne? Tieši laikā. Absolūti tieši laikā. Es varētu vēl šo paklausīt. Ļoti interesants tās afirmācijas. Noteikti šitais būs jāpaklausās arī pirms pašu uznāciena. Kas tu esi, kad uz tevi neviens neskatās? Man liekas, es ikdienā arī esmu diezgan patiesa sev. Tā ka es šaubos, ka es esmu savādāks. Laikam esmu tas pats es. Introverts. Es esmu super neveikla. Iespējams ļoti kaitinošs cilvēks. Es esmu tas pats Krists, kas esmu tad, kad uz mani skatās. Es tā gribētu domāt. Es gribētu domāt līdzīgi, bet skaidrs, ka nevienmēr tā sanāk. Bet tas katrā ziņā ir tas kaut kas, uz ko es mēģinu tiekties. Godīgs. Jā, primāri pats sevi godīgs, un tad pat, ja neviens neskatās, tad jau vēl godīgāk. Lielāko daļu savu laiku patīk pavadīt savā istabas studijā, kur es arī producēju un strādāju pie muzikāliem darbiem. Kad neviens uz mani neskatās, es noteikti esmu drosmīgāks, ir īpaši dziedāšanas sektorā. Tā ka šis supernovas uznāciens būs noteikti ļoti izaicinošs. Savu brīvo laiku pavadu ar mūziku, savu darbu pavadu ar mūziku. Visticamāk, ja es pat aizēju kaut kur pat paēst, un man šķiet, ka neviens neskatās, es stilu paņemšu dakšiņu un sitīšu bītiņu pret galdu, kas ir super kaitinoši. Es tajā brīdī varbūt domāju, ka tiešām neviens neskatās, bet es esmu redzējis video. Kad uz mani neviens neskatās, es noteikti neesmu sevis labākā versija, kas es cenšos būt ikdienā esot cilvēkos, bet jā, joprojām tā pati Kristīna. Ja nedarīšu, man apēdīs bez sāls. Paklusēšu vietā nāks kas cits, kas māk. Kristāli. Tas ir tāds nemitīgs, priekš manis pašas tāds nemitīgs monologs pašai ar sevi. Es tiešām jutos tā, ka ja es nesākšu beidzot produktīvi strādāt un darboties, tad gan šie divi kungi man apēdīs bez sāls, gan es pati sevi apēdīšu bez sāls, nedarot gana. Ja tu klusēsi un nedarīsi, vietā nāks kāds cits, kas būs labāks par tevi. Es vēl varētu piebilst, Kristīna, tu vari justies drošībā. Nenāks neviens tavā vietā. Šai grupā tavā vietā neviens nenāks. Tu vari justies droši. Okay. Why should I change? That doesn't sound fair when the sense was never made. The sense was never made. Pirms dziesmā ir par to, ka varbūt pasaulē būtu jāmainās, bet tā nemainīsies. Bet, lai sevi mainītu, lai tajā iekļautos, šķiet pārāk negodīgi. Varbūt tam nemaz nebūs jēga. Paskaidro. From who I ran away today. From who I ran away. Man liekas, ka mēs kā cilvēki, kā tādi, visu laiku no kaut kā bēgam prom. Neatkarīgi no dzīves posma.
Tas var būt kāds cilvēks, tas var būt pats es, tas var būt apstākļi, tas var būt problēmas. Tad tas jautājums visu laiku skan, no kā es šodien esmu aizbēdzis prom. Dziesmas kontekstā tas ir vispār eksistenciāls jautājums. Es skrienu prom no sarežģītiem jautājumiem, laikam, eksistences jautājumiem. Tāpēc šī situācija ir diezgan ironiska. Is it by my design or the devil on my shoulder? Tā pati dziesma ir par komplicētām attiecībām. Šī daļa ir no otras puses, ka nevar saprast, vai šis kārdinājums iet prom no tām attiecībām vai darīt kaut ko, ko nevajadzētu darīt, ir paša veidots, vai arī ir tas velns uz sava pleca, kas tevi mudina darīt kaut ko, ko tev nevajadzētu darīt. Ko es vēlos pateikt šai sevis versijai? Oh my God! Where did you found it? Tas bija tehnikumā. Oh, such a baby! Tas bija kaut kāds kursa iepazīšanās pasākums. Mēs spēlējām kaut kādu astronautu dziesmu, bet ko es vēlos pateikt šai sevis versijai? Don't do that. That outfit doesn't fit good. Ko es vēlos pateikt šai sevis versijai? Tas ir mans dzīves periods, kad es nesen, man liekas, biju sācis taisīt dziesmas cover versijas un likt viņu sociālajos tīklos. Noteikti turpini darīt, noteikti turpini strādāt, neskaties uz cipariem. Tie tāpat neko nenozīmē. Vienkārši turpini strādāt pie mūzikas, dari to, kas tev patīk un nekad nepadodies. Nu, Kristā! Bāc, nu šī versija man ārkārtīgi simpatizē. Šis ir pirmais, laikam, tāds koncerts, kurā es izjūtu tādu spēcīgu pārliecību par sevi kā par skatuves mākslinieci un vispār par šo savu skatuvisko tēlu. Es vēlos pateikt šai versijai, nebaidies būt šāda. Es savai versijai gribēju pateikt, klasies un prom no tā, kur tu sēdi. No tām bungām. Tas nevienam neko labu nedarīs. Tā gan nav, bija ļoti forši. Bet multi-instrumentāls. Jā, bet katram periodam dzīvē ir kaut kāda sava nozīme, un visdrīzāk, ja nebūtu bijis šī perioda, tad mēs arī beigās nesēdētu šeit. Es biju šajā gadā, šajā pašā festivālā, tikai uz citas skatuves ar citu grupu. Tas varētu pateikt to, ka turpini darīt un turpini priecāties par citiem. Kas to zina, kur tie ceļi var aizvest un redz, kā mums atveda šie ceļi beigās, ka mēs sēžam šeit rietā. Tiešām. Skaisti. Plāc. Nedomā par daudz. Viss būs kārtībā. Tas bija sen. Ārprāts. Tas bija, es kaut kur dziedāju backvokālos kaut kādā dīvainā pasākumā. Es vispār, es saku, ka manas dziesmas ir cilvēkiem, kas domā pārāk daudz, jo es domāju pārāk daudz, un varbūt viņas no sākuma neizklausās tā, ka tur ir kaut kādas dziļās domas, bet parasti es ļoti daudz domāju, un tad, kad arī nevajag domāju. Par ko es klusībā lepojos, bet reti saku skaļi. Es domāju, tas būtu drīzāk tas ceļš, cik tālu esmu ticis. Es atceros, ka man bija šausmīgi panisks bailes, kad mani vecāki caur manām durvīm dzirdēs, kā es dziedu vai kaut ko darbojos. Tagad es esmu ticis līdz supernovas skatuvei, ko es nekad nebiju vispār iedomājies, ka tas būtu iespējams. Laikam jau tikšanas supernovā būtu, aktuāli tevi pateikt, ka es ar to lepojos. Man liekas, ka viena no lietām, par ko es tāda abstrakta laikam būtu, bet to, ka es baigi neko netēloju no sevis un nemēģinu tēlot, man bišķiņ pat besīgi, ka cilvēki tēlo kaut ko. Man liekas, ka, ja tu neesi patiesi, tam agri vai vēlu pienāk kaut kādas sekas, tu jau no sevis neaizbēgs un beigās vēlu vakarā, kad telefons ir kaut kur malā, tu uzdos sev tos sarežģītos jautājumus un saproti, ka tu esi neesi tas, par ko tu izliecies, un tā sajūta nav tā labākā. Man liekas, es nekad neesmu to teikusi baigi skaļi nevienam, bet diezgan bieži lieku sev atcerēties, ir par to, ka pēc tehnikuma beigām es aizbēgu uz Norvēģiju. Tas bija veids, kā sakārtot sevi iekšēji un neļaut sev nogrimt kaut kur nevajag.
Es varētu teikt, ka es pēdējā laikā tādu vismaz izjūtu. Es tiešām lepojos ar saviem grupas biedriem, jo mēs spēlējam daudz koncertus, mēs praktiski, varētu teikt, dzīvojam kopā. Šajā laikā, kad mēs gatavojamies Supernovai, ir arī vēl citas lietas, ko mēs darām, un tad tu ieraugi cilvēkus pa jaunam un vēl tā kā redzi, kādas ir viņu kvalitātes un cik jaudīgi ir mani grupas biedri. Tā. Wow, absolūti, vispār Dīdis, tiešām. Paldies. Es laikam vispār ļoti reti saku uz āru tādus citiem labus vārdus. Es mēdzu citādākos veidos to izrādīt. Kas manī paliks, kad aplausi beigsies? Un cerams, ka gandarījums. Gan jau kā atmiņas, gan jau kā pārdzīvojumi, gan emocijas, gan atskats, refleksija kaut kāda. Skumjas. Kas tur var palikt? Es nezinu, kas manī paliks. Es nekad negaidu aplausus. Es nekad neskaitu, cik ilgi tie būs. Tas nav mans mērķis, kāpēc es kāpju uz skatuves, lai saņemtu aplausus. Un svarīgākais ir ielikt visu, ko es varu ielikt tajā priekšnesumā un dabūt viņu, cik vien labi no sevis es varu dabūt laukā. Tā kā es domāju, ka tas man ir svarīgākais. Mūsu dzīve kā mūziķiem patstāvīgi ir tāda augšā lejā. Tu spēlē koncertus, tev ir tās gaidības koncerta, tad tu esi absolūti augšā, ekstāzē, cilvēki paliek laimīgi dzirdot mūziku un esot koncertā. Un tad, protams, nākamā diena, kad tu attopies, vienkārši to jāmazgā izlietnē trauki un jāmazgā grīda. Tas nav tik emocionāli piepildīts moments. Un tu arī apzinies, ka tev atkal jāsāk no jauna, lai dabūtu tos cilvēkus uz to koncertu. Katru reizi, viss ceļš. Noteikti tad, kad aplausi beigsies un es nokāpšu no skatuves, es uzreiz domāšu par to, kas ir mans nākamais solis. Es varētu teikt, ka manī paliks tikai vēl viens izpildīts ķeksīts un meklēšu jaunu ķeksīti, kuru izpildīt. Par aplausiem es neesmu īpaši domājis. Man tiešām šobrīd fokus ir priekš sevis izdarīt cik vien labu darbu, cik vien es varu izdarīt. Bet es domāju, tas noteikti atspoguļotu vismaz no skatītāja puses, cik labu darbu es esmu arī paveicis. Man liekas, ka jebkuram māksliniekam, it īpaši mūziķim, ir svarīgi aplausi. Nav runa par skaitu, cik daudz ir to aplausu, bet ja kādam kaut viens cilvēks tur kaut ko saņem un aplaudē, tas jau nozīmē daudz. Dīvaina lieta, par ko reti kurš atzīst, bet mēs jau to tāpat darām kaut kādas atzinības dēļ, kaut kādas traumas dēļ. Pirmais pusfināls ir priekšā. Tad es varu teikt, ka es kāpšu ar tādu aktiesmu uz skatuves, tā ka tā būtu mana pirmā un vienīgā reize uz skatuves. Jā, ar daudz uztraukumu. Viņš nāk un iet. Viņš atnāk absolūti nevajadzīgos momentos, kad vajag iet gulēt. Un tad tu nevari pagulēt līdz 2 naktī, ja tu visu pārdomā, kā viss būs un tā tālāk. Supernovai es līdz šim gatavojos ļoti intensīvi. Tā ir mana pirmā uzstāšanās vispār, īpaši ar dziedāšanu. Uztraukums noteikti šobrīd ļoti kāpjas augšu. Mēs tiešām visur ejam ar to, kādi mēs esam, un arī tā mūsu mūzika ietver to, caur ko klausītājs varēs atrast sevi. Un arī šī dziesma aicina to darīt. Mēģinājumos esmu raudājis tikai drusciņi. Man ir horeogrāfija, kas nav ierasta man. Man būs ļoti liels gods atgriezties Supernovā un parādīt no sevis labāko. Ļoti liels prieks un tas ir, ka tu nevari sagaidīt to brīdi. Šis notikums arī noteikti ir priekš mums pašiem tāds viens liels jauns izaicinājums, ko mēs tā arī uztveram un ar pilnu jaudējumu viņā iekšā. Kaut gan es dziesmā jautāju, no kur es bēgu prom visu laiku, bet mans vēstījums, ka nevajag bēgt prom. Jā. Varbūt vajag apstāties un pagriezties. Nebija krietni.